Labdien! Šodien mēs esam atbraukuši uz dzīvnieku patvērsmu un dzīvnieku draugus. Uz Eiteju mobili ilgi ir domājuši par labu darbu idejām. Tad viena no pirmajām, kas mums ļoti bija aizkustinājusi, tā bija šis te aktuālais jautājums par dzīvnieku patvērsmēm. Dažreiz laikam nevajag tik daudz, kā vien atbraukt kaut reizi nedēļā un uztaisīt to par uzņēmumu aktivitāti. Atbraucot vienkārši tāpat ciemos pie mums mazajiem draugiem, izvedot viņus pastaigā vai atvedot viņiem ciemu kukuli. Tad uz Eiteju mobili ir iemūžinājuši arī savas aktivitātes, kuras mēs veicam jau kādu labu laiku. Un tikai vienīgi tā iemesla dēļ, lai veicinātu arī citus, sekot šim mērķim, šīm te aktivitātēm. Tad mēs iesim iekšā un tiksimies ar darbinieku, kurus pastāstīs nedaudz vairāk par to, kāda tad ir šo suņu ikdienu, kuri atrodas patvērsmē, cik bieži pie viņiem kāds ierodas, cik bieži atbrauc kāds viņus izvest pastaigās un cik tad viegli ir to darīt. Tad iesim iekšā. Tātad mēs šobrīd esam satikuši Lauru, cilvēku, kurš ir viena no šī pasākuma dvēselēm. Tad Laurai uzdevām pāris jautājumus, cik tad viegli ir atbraukt izvest pastaigā suņus, cik daudz tas nozīmē viņiem un kāda ir uzņēmuma, ne tikai privāta persona aktivitāte šajā jautājumā. Suņu pastaigas kļūst aizvien populārākas, īpaši privātpersonas ļoti daudz nāk staigāt ar suņiem. Ceļš brīvdienās dažkārt ir tik daudz cilvēku, ka mums pat pietrūkst suņu, ko iedot. Bet uzņēmumi nevarētu teikt, ka būtu pagaidām aktīvi šajā ziņā. Ir mums tādi sadarbības partneri, kas, piemēram, katru gadu brauc uz talkām, un tad pie reizes, protams, arī ir suņu pastaigas. Ir mums tādi sadarbības partneri, ļoti daudz mums brauc skolas bērni no skolām, veselām klasēm, grupiņām, no bērnu namiem. Arī cilvēki ar invaliditāti no sociālajām mājām brauc pie mums tieši pastaigām ar suņiem. Tātad šī aktivitāte, cik mēs noprotam, no uzņēmumiem un ne tikai no privātu personām būtu diezgan liels ieguldījums šo mīluļu ikdienā, jo vai tad tiešām ir nepieciešams tik daudz, kā uztaisīt to par vienu korporatīvu svētdienu un atbraukt? Kā mēs redzam, patvērsmē paliek vēl daudzi. Mums ir spēki tikai 2, bet ja piepulcētos vēl minimums 5, kas atbraukt ar dažiem darbiniekiem, es domāju, viņi visi tiktu pastaigāti. Uz mājām gaida jau 3 mēnešus. Viņš tika atrasts piesiets pie sēdes, un gala rezultātā viņam šobrīd ir klibu kājiņi. Bet vai tad tas nozīmē, ka šo te mīļuku kāds gribēs mazāk? Es domāju, ka nē. Viņš patvērsmē ir jau 3 mēnešus. Savukārt šis te ir Rasgals Apollo. Apollo gaida savas mājas jau 7 mēnešus, tieši tik ilgi, cik viņš ir pavadījis uz šīs zemes. Šeit patvērsmē viņš tika pieņemts kā kucēns un vēl joprojām nav sagaidījis savus īpašniekus. Apollo ir ļoti dzīvespriecīgs, ļoti aktīvs. Kā mēs redzam, ir grūti ar viņu. Bet viņš ir ļoti mīļš, un es domāju, šī pārlieku lielā hiperaktivitāte ir tikai vienīgi tādēļ, ka ikdienu viņš pavada būrī, kur viņam nav iespējas tikt ārā. Tad Apollo gaida savu saimnieku. Kā mēs redzam, šiem suņukiem prieku sagādā ne tikai cerība, ka varbūt viņu paņemsim uz mājām, bet arī šī pastaiga un atrašanās pastaigām viņiem ir ļoti nesvarīgi. Vai ne? Vai ne? Nu tad dosimies. Mēs gan gribējām iet citā virzienā. Bet tā drēs, kad izskatās, ka vedīs mūsu pastaigā, nevis mēs viņus. Var redzēt, cik ļoti viņi ir noilgojušies pēc cilvēciskām rūpēm. Pēc nedaudz ūdeni. Un arī šīs te tikai 15 minūtes, ko mēs jau esam pavadījuši ārā. Mēs redzam, ka suņi patiešām raujās. Un tagad mēs redzam, ka nemaz jau tik daudz nevajag, lai iepriecinātu šos mazās sirdis, kuras tik ļoti gaida savu saimnieku. Vai ne? Tas, kā abi šobrīd cīnas par vienu to pašu koku, mēs varam salīdzināt ar to, cik smagi ir viņu konkurence savā starpā. Jo ikdienā tik bieži tiek atvesti jauni suņi doties pastaigā, bet kā mēs redzam, viņiem ir gana ar aktivitātēm esot vienkārši ārā no būra. Un abi tāpat kā cīnoties par mūsu uzmanību, tāpat viņš šobrīd cīnas par līderu pozīcijām spēlē ar koku. Tad abi šie mīluļi tevi gaida Cantarielas patvērsmē dzīvnieku draugs.
ja tu nespēji viņus paņemt pie sevis uz mājām, tad atceries, ka, kā mēs redzam, viņiem tik daudz prieka sagādā arī vienkārši pastaigi.